Laiki mainās, bet tikumi, mīļie draugi, nemainās. Šobrīd jaunatnē arī vērtības un ir savas, protams, un mazliet citas, un ir parādījušies jauni mūzikas stili, un arī jauni ģērbšanās, un vispār dzīves stili, un tad mēs arī, diezgan nesen vēl ar mūsu redzījumā mēģinājām skaidrot, kā tad, kuri tur ģērbjās, un tad konstatējām, ka mums tās nianses un tās detaļas vairs nav tik skaidrs, ka mēs tā kā bišķiņi laikam tai kopējai straumē, esam no viņas atpalikuši. Tiem, kuriem bērni ir tagad, pusauģu vecumā, tie vismaz spēja izsekot lielos vilcienos līdzi. Kuriem tā varbūt nav, raidījums Bez tabu var palīdzēt. Jaunieši ālaži ir meklējuši veidus, kā unikāli izpausties un atšķirties no apkārtējiem. Tā savulaik radās gan metālistu un pēcāk arī punku kustība, uz kuru bāzes ar laiku attīstījās arī tas, ko dēvē par emo un gotiku. Un gluži tāpat, kā tas reiz ir noticis ar citām subkultūrām, arī šos abus novirzienus jau pamatīgi ieskaujuši dažādi stereotipi. Pieņemsim, gotiem jāsēž obligāti kapos. Kas viņam jāgriež kaķi, kas viņam vēl jādara? Vēnes jāgriež. Vēnes jāgriež, protams, kā bez tā. Domāt, ka mēs esam kaut kādi ļauni un vispār satanisti, lietojam narkotikas. Tikai melnā krāsā. Jā, melnā krāsā, bet kas tas par mākslinieku, kurš glezno tikai vienu krāsu? Mēs neesam tādi, ka tur visu laiku tur iet pa stūriem, tur graizīt vēnes un tur raud un tā. Mēs patiesībā esam jautri, mēs esam draudzīgi. Viens no šo aplamību cēloņiem ir tā sauktie pozeri, vai latviski runājot stila viltvārži, kurus nezinātais pavieši uzlūkojot bieži vien var sajaukt ar patiesajiem konkrētās subkultūras pārstāvjiem. Un kā atzīst arī paši goti un emo, viņu vidū tādu ir ļoti daudz. Sievietā staigāja. Jā, viņa tikai tā uz pasākumu, tas nav normāli, jā. Kā es varu zināt, ka tu neesi pozers, piemēram? Nevari. Tu tiešām nevari. Taču sabiedrības masām šīs specifiskās detaļas šķiet ir gaužām nebūtiskas, un vairumam apkārtējo emo un goti, neatkarīgi no to autentiskumu, joprojām ir kas nepieņemams un pat nosodāms. Piemēram, tur iet pa ielu un piemēram, nāk kāds, kuram ir ļoti negatīva attieksme pret emo. Tur iesit, pagrūž, pasaka kaut ko reti pretīgu. Kādu roģenu mēs katru rītu krāsojamies, mēs daudz vairāk sevi kopjam nekā cilvēki tur meitenes ķedās, džinsos. Diemžēl arī pašu gotu un emo savstarpējās attiecības mēdz būt visnotaļ saspringtas, pat neskatoties uz to, ka jau šobrīd pastāv tos abus vienojošā subkultūra, proti gothmo. Uzskata, ka mēs esam pilnīgi idioti vai kaut kas, kaut kā tā. Es pat nezinu. It kā līdzīgs stils, tur tādi melni, bet nezinu. Vienkārši nevar ciest goti, nevar ciest emo. Imo, kas tas ir? Kaut kāds uzradies, kaut kādi sīkie perdeļi, Es domāju, es atvainojos, ka tik rupji, bet, vispār bez komentāriem. Turklāt, kā novēroja Bez tabu, tad abu šobrīd aktuālo virzienu attīstību Latvijā tomēr vēl visnotaļ pieklibo, jo paši goti un emo par vietējām emo un gotikas mūzikas grupām bieži vien pat neko nav dzirdējuši, lai gan abos žanros strādājošās apvienības pie mums ir. Latvijas? No Latvijas vispār ir kāda emo grupa? Nē. Nav. Latvijā gotu grupu, tu zini kādu? Diadēma, jā. Tas nav gotika, nav, bet, es nezinu, nevar nosakt nevienu grupu. Nē, tas galīgi dibanā Latvijā ir. Novēlot vietējām emo un gotikas grupām tomēr atrast pašmāju auditoriju, Mārtiņš Bētiņš, Ivors Žepickis, Bez tabu. Tagad es saprotu, kas es esmu bijis. Pozers.